silikona izstrādājums, kurai nosaukums ir ļoti skaists – princese. Silikons ir ļoti īpašs materiāls, jo tas ir mīksts, elastīgs, un materiāls ir gan karstumu, gan augstumu izturīgs. Lai mēs būtu pārliecināti, ka tas tiešām tā ir, tad materiāla otrā pusē ir arī uzspiests, ka materiāls iztur mīnus 25 grādu augstumu un līdz pat 220 grādu karstumu, tātad cepeškrāsnī. Silikona princese ir ar augstām malām. Pats centrs silikonam ir matēts, bet šeit ir tāda spoža apkārt esoša rieva, kura palīdzēs vienmēr viegli izņemt laukā no šī te izstrādājuma jebkuru sacepumu, biskvītu, kuru jūs tur gatavojat. Ja mēs vēlamies varbūt šajā silikona princesē pagatavot saldējumu, mēs arī to varam droši darīt, liekot iekšā silikona princesi saldēšanas kamerā. Ja mums ir pietiekoši liela mikroviļņu krāsnes, mēs varam gatavot arī ēdienu šeit mikroviļņos, bet šeit diametrs ir tāds liels, tātad krāsnī arī jābūt atbilstoši lielai. Bet droši šo silikona formu jūs varat likt cepeškrāsnī. Protams, mēs gatavojam 190, varbūt 180 grādos, bet tie 220 tā ir tā amplitūda, līdz kuram mūsu tātad izstrādājums pilnīgi labi un ērti jutīsies cepeškrāsnī. Liekot silikona princesi cepeškrāsnī, mums ir jāievēro, ka jābūt no visām sildvirsmām vismaz 5 cm, lai arī šeit gar malām būtu gaisa apjoms. Ja gadījumā jums ir gāzes cepeškrāsnes, tad nekādā ziņā jūs nedrīkstat šo silikonu izstrādājumu likt uz pašu pamatni, jo tur būs ļoti liels karstums. Jāliek ir tā, lai būtu cepeškrāsnī pa vidu un atliek tikai gatavot un cept. Šeit ir, protams, daudz priekšrocības, ja mēs gatavojam tieši šeit, jo mums nav vajadzīgs ūdens, mums nav vajadzīgs taukvielas, mēs šeit liekam iekšā produktu un liekam gatavoties tātad cepeškrāsnī. Mums ir ļoti daudz recepšu un ideju, ko mēs darām šajā izstrādājumā, tā kā sekojiet līdzi jau tagad fotoreportāžām un sekojiet līdz receptēm un dalieties arī ar savām.